Lai brauktuve kļūtu slidena, nemaz nevajag lielu salu vai vairākus centimetrus biezu sniega kārtu. Termometra stabiņam noslīdot līdz nulei, katra peļķīte var kļūt bīstama. Šādos apstākļos pie stūres jābūt daudz uzmanīgākam un auto noteikti jāprīko ar ziemas riepām. Autobraucēji jau iespējams ievērojuši, ka laikapstākļos, kad temperatūra ir ap nulli, rīta stundās ielas kļūst slidenas. Firmas, kas kaisa ielas, vēl nav sākušas darbu, bet citāda situācija ir ar tiem darbiniekiem, kuri pretslīdes materiālus kaisa uz tiltiem. Šiem speciālistiem ziemas kaisīšanas sezona jau sākusies. Visas 3 naktis ir kaisītas, jā, jo temperatūra jau bija tāda, kad bija aizgāja -1, teiksim, un uz tiltiem arī bija gadījumi, ka pie +2 grādu temperatūras apledo, jo viņi tiek caurvējoti pa apakšu un sevišķi metāla konstrukcijas atdziest ļoti ātri. Rīgas tilti tiek kaisīti ar tā saukto mitrosāli, kas tiek piegādāts no Vācijas. Lai gan līdzekļi ir samazināti, uz ceļu kaisīšana netiks taupīts. Šoziem Rīgas tilti plāno izlietot ap 1400 tonām sāli. Pretslīdes materiāli gan nevar pilnībā paglābt no avārijas situācijām. Svarīgs ir arī automašīnas tehniskais stāvoklis un it īpaši riepu izvēle. Ziniet, šogad cilvēki sāka ātrāk mainīt riepus. Ja? Mēs jau no 8. oktobrī sākam redzēt to aktivitāti. Ja? Mums ir pilns servis. Tas nozīmē, droši vien, ka cilvēki saprot, ka vasaras riepa pārstāj strādāt, kad temperatūra ir zemāka par 5 grādiem. Klienti izvēlas dažādu veidu riepas. Ir cilvēki, kuri vēlas ziemas riepas ar radzēm, daži izvēlas braukt ar vissezonas riepām. Taču viens ir skaidrs – servisiem darba netrūks. Nē, nesamainīju. Kāpēc? Tāpēc, ka naudas nav. Mainīšu, kad nopelnīšu naudu. Man ir ziema, man ir vissezonas, es saku. Man nav jāmaina. Es braucu vasarā un ziemā šitām pašām. Nākošais nedēļa noteikti esam mainījuši, jo laika apstākļi redzat, kā mainās tomēr. Vai jūtat atšķirības starp ziemas riepām un vasaras riepām, ka braucat? Bez šaubām. Liela atšķirība piedāvā vēl. It sevišķi ir kvalitatīvas riepas ziemas. Latvijā noteikts, ka no 1. decembra visām automašīnām obligāti jābūt aprīkotām ar ziemas riepām. Labas riepas gan nenozīmē, ka ziemā varam nemainīt savus braukšanas paradumus, jo nevienas riepas mūs neglābs, ja būsim pārgalvīgi. Andris Zauziņš, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.